Tad 30 dalīts ar 16. Cik ielien iekšā 30 16 reižu? Varētu Kristers pastāstīt. Reiz ielien. Vienu reizi, tad mēs viens, un tad Krister, ko tālāk rakstam zem 30? 30 ir jāraksta 16, 16. un tad atņem to 14. Tad vajag nonest 0. Jā. 140 dalīts ar 16. 140 dalīts ar 16. Mēs varam sākt no gala, jā? 160, tas tā kā reiz 10 un atņemam tad. Es ar to pierakstīšu. Tad 160, tur mums ielīta 10 reizes. Jā. Tad mēs varētu atņemt 16. Tā kā 160 jāatņem 16, tas būs 144, jā. Vēl pa lielu, jā. Un vēl pa lielu, tad jāatņem vēl 100, tad daļā no 144 jāatņem vēl 16, un tad būs 128. 128. Ļoti labi. Tad augšā raksta cik? Augšā raksta 8. 8, lejā? Lejā 128. Labi. Kas tālāk? Tālāk ir jāatņem. Atņemam. Es bišķi šķība aizgāju. Cik tas ir? Tas ir 12. 12. Tālāk, kas jādara? Tālāk jānonas lejā 0. 0? 8. Man liekas, 8. Jā, mēs jau. Labi. 128 dalījās, jā? Rekur. 8. Tas Jā. Un atlikums nebūs. Labi. Ejam tālāk. Kā šo izdarīt, lai būtu vieglāk izdalīt? varbūt 208. Jā, 208 dalīts ar ko? Ar 20. Jā, jūs atceraties, labi. Tad mēs drīkstam noņemt nulīti gan te nost. Dalīts ar 204. 104, jo, ļoti labi. Un pieliec 0, tā būtu 1040. Nē, viss. Nevajag vairs likt nulīti. Tad 104. Pierakstam. Labi, dzēsīšim. Alma, izlas lūdzu uzdevumu. Ziemeļpolā saražoja 825
pulksteņus. Katrā kastē salika pa 25 pulksteņiem. Cik kastes nepieciešamas, lai ievietotu visus pulksteņus? Kā aprēķināt? As... Pārtrūki. Labi, Alma pārtrūka. Tad, Dāvid, kā aprēķināsim? Jūs dzirdat, ja mani? Jā. Jā. Nu, labi. Dalām, ja? Jā. Ok. Kurš grib palīdzēt? Es vēl domāju, vienu ciparu vēl. 82. Cik tur ietilps iekšā? Mm. 2 reiz 25 būs cik? 50. Nu tad 4 reizes nebūs. 40 būs pat daudz. Nu, 4 reizes. Tad vēlreiz cik Jā. būs? Tas būs 75. Vai tomēr ietilps vēl vienreiz? Man liekas, neietilps. Nē, tas jau būs 100. Labi, tad cik rakstīt? Pa labi. 3. 3. Un lejā? 75. Jā. Kristēr, kas tālāk jādara bija? Tālāk ir no 82 jāatņem 75. Ir 13. 13, tad 7. 7. Sajauc. Un tad jānonas lejā 5. Un tad 75 dalīts ar 25 ir 3. Tā 3 reizes 25. ir 705. Jā. Likums ir 0. Tātad 33 kas? 33. Kastes. Tas Kas tas? Pulksteņus ražo Ziemeļpolā, vai ne? Kas ir Ziemassvētkiem paredzēti? laikam. Laikam. Un tad vecākiem uzprasīt, kur ražo Ziemassvētku pulksteņus. Vai Ziemeļpolā. Vai arī mēs te runājam patiesību jautājums. Gerda, izlas lūdzu. Ekskursijā piedalījās Man kaut kas nav Skolāni. internetu, jā? 4 skolāniem. Katrā grupā. Cik grupas tika izveidotas? Labi, kā aprēķināsim? 6 dalīts ar 24. Jā. Nu, tad Gerda, kā izdalīs? Pastāstīs. 45 dalīts ar 24 ir 2. Tātad 24 plus 24 ir 8. 48. Tad tur būs jāraksta 1. 1 tomēr. Zem 45, 24. Pēc tam ir jāatņem 21 un
jānones lejā 6. 216 dalīts ar 24 būs Un kā tu domā, kā tu izdomā, cik tur ir? varbūt 24 reiz 10 un pēc tam Jā, man arī patīk tā doma. Pēc tam atņemam cik? 24. Aha. Tas ir 26. 26, tad 240 mīnus 24, cik? Ir 226. Kā pārējie domā? Nē, Ai, 216. 16, jā. Un tad būs jāraksta 9. O, jā. Un te lejā? 216. Jā. Un atlikuma nav. Ok, ko mēs aprēķinājām? 19, kas? Grupas. Cik? Grupas. Jautājumi? Nē. Viegli uzdevumi? Jā, Jā. Labi, skaitļi arī viegli? normāli. Normāli. Ieva, vari lūdzu izlasīt? Skolā tika piegādāts 504 grāmatas. Katram skolānam iedod 21 grāmata. Cik skolāni kopā saņem šīs grāmatas? 504 dalīts 21. Labi, Dāvid, vari pastāstīt, kā izdala? 50 dalīts ar 21. Labi, cik tur ielien reižu? 3, man liekas. 3, 21 plus 21 plus 21. 1 plus 1 plus 1 ir 3. 12 plus 2. Nē, nevarēs. 6. Tad 2 reizes un atlikums. Nē. 42, jā? 42. Labi, atņemam, cik tas ir? Tas ir 8. 8 piekrītam, visi 8? Jā. Labi, kas tālāk? Tad nonesam 4. Mhm. Un tad 84 dalīts ar 21. Jā. Ir 2 reizes arī iet, man liekas. Mēs zinām, ka 3 reiz jau ielien, redz, kur ir, pa labi mēs kurs 63 Jā. aprēķinām. Tad 3 Tad- reiz noteikti ielien. Jautājums, vai 4 reiz ielien? Jā, ielien. Jā, ieliet. Precīzi, jā? Tad rakstam 4, jā, un 84 pareizi? Jā. Labi. 24 kas? Skolēni. Skolēni. Jā, forši.
Es šķiru tālāk. Tā, kurš Gerda vari lūdzu izlasīt? Ceļojumā plāno aizvest 922 pasažierus, izmantojot autobusus, kuros ietilps 48 cilvēki. Cik autobusi būs nepieciešami, lai visiem pietiktu vietas? Mhm. Galam, ja? 922 dalīts ar 48. Labi, Alma var izdalīt? 92, nu, 48, 92 ielien vienu reizi 48, Mhm. 92 mīnus 48 ir Varam rakstos aizņemties te Šeit. vienu. 44, 12 mīnus 8, 4. Jā, man arī sanāca tā. nonesam lejā 2 un Labi. 442 Uf, ielien. Pagad. kādu metodu pielieto te? Es nezinu, varbūt 48 reiz 9. Reiz 9. Nu labi, reiz 10 ir 480, jā? Tad atņemot 48, cik tas būs? Tas būs 432. Visi piekrīt, tā ir. jā, 432. 432. Tad tas mums der 432. Jā, tas būs 9. Labi. Un tagad atņemt 2, mīnus 2, 0. 0, jā. Un 10. 10. Un atlikumā, jā, 10. Atlikumā 10. Šādi mēs atstāsim atbildi. Jā. Kas mums bija jāprēķina? Autobusi. Cik autobusi būs nepieciešami? Cik tad ir nepieciešami autobusi? 19. 19. Ar 19 cilvēkiem, 19 autobusiem mums 10 cilvēki būs brauks pēc tam, ieskries ar kājām. Tad cik mums vajadzēs autobusus? 20. Vajadzēs 20, jā, ar 19 nepietiks. Pierakstam atbildi 20 autobusi. Esat rēķinājuši šādu veidu uzdevums? Nezinu, varbūt. Kuri vajag uz augšu uzapaļot. Protams, tos 10 varēja arī iesēdināt 2 mašīnās. Ja viņiem nav tiesības, tad nevar. Vai arī, ja ar bērniem brauc. Tad, ja būtu pieaugušie, tad jā, varētu. Labi. Kurš grib izlasīt? Paldies, nē, es negribu. Ieva gribēja? Nē, es negribēju. Es negribēju. Labi, ceļojumā plāno aizvest 1000 pasažierus, izmantojot lidmašīnas, kurās ietilps 240 cilvēki. Cik lidmašīnas būs nepieciešams, lai visiem pietiktu vietas? Kā to rēķināt? 1000 dalīts ar 240. Jā. Kā mēs to izdalīsim?
Simts dalīts ar 24. Jā, tieši tā. Atceramies, jā, nosītrojam tās nulītes. Cik tas ir? Tas ir Kā jūs droši vien sarakstat vairākas reizes 24, 24? Kurš rēķina kā es? 4. 4 reizes, Ielēna. 4 reizes, jā? Jā. Ko pārējie domā? Nu jā, laikam. Jūs arī kā es rēķinu? Rēķinat? Nē. Citādāk? Jā. 4 būs atlikumā. Jā, tur rekur 96, tad 4 un atlikumā 4. Tad kāda būs atbilde? Nezinu. Būs nepieciešamas 5 lidmašīnas. Jā, tieši tā. Tāpat kā ar autobusiem. Jā. Tad dodamies tālāk. Krister, var lūdzu izlasīt? Lidotavā vienlaikus drīkst atrasties 55 cilvēki, bet slidot pieteicās 605 cilvēki. Cik grupās būs nepieciešams viņas sadalīt? 605 dalīts ar 55. Bet cik tas būs? Ieva, cik 60 ielēm 55? Viens, nezinu. Vai 2? Vienu vai 2? 60 ielien vienreiz 55. Jā, vienu. Un tad rakstam te 55. Atņemam, cik tur ir? 5. Lejā 5, tad 50 dalīts ar 5 ir 1. Jā. 1 reiz 55, 55, atlikums 0. Tad 11 kas? 11. Grupās. Grupās, jā. Labi. Dzēšam. Un tagad jums uzdevums ir izdomāt savu uzdevumu.